Sveiki! Parādīsim jums, kā ZVK programmā var izveidot dinamisko bloku kabeļu renēm ar iespēju mainīt dinamiski garumu. Izveidojam kabeļu renes elementus. Atveriet ZVK programmu. Izveidojiet ar taisnstūra modelēšanas funkciju sānu detaļu. Izveidojiet ar taisnstūri horizontālo dalījumu. Pārkopējiet vertikālo detaļu. Izveidojam parasto DVG bloku. Izveidojam bloku. Iezīmējam detaļas. Izvēlamies Insert Create. Ierakstam bloka nosaukumu. Norādam piesaistes punktu. Nospiežam OK. Izveidojam dinamisko funkciju garuma izmaiņai. Atveram bloku rediģēšanas režīmā, nospiežot uz bloka ar labo peles taustiņu un izvēlamies bloku editoru. Izvēlamies parametros lineāru funkciju. Norādam ar 2 klikšķiem vertikālo detaļu. Izvēlamies no parametriem funkciju stretch. Norādam lineāru parametru. Norādam augšējo punktu. Apvelkam apgabalu, kas dinamiski mainīsies. Norādam detaļas, kuru garumi mainīsies. Novietojam parametru blakus blokam. Aizveram bloku. Veicam bloka dinamisko īpašību pārbaudi. Izveidojam dinamisko funkciju horizontālā elementu kopēšana. Atveram bloku rediģēšanas režīmā. Izvēlamies parametros array. Izvēlamies lineāru parametru. Norādam uz horizontālo detaļu. Ievadām soli. Noliekam parametru blakus blokam. Aizveram bloku. Veicam bloka dinamisko īpašību pārbaudi. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā www.zvkatsoft.lv